Šalom un laipni lūdzam atpakaļ Israel.a. Alin, man šodien ir aicinājums tev. Es vēlos tevi aicināt pastaigāties pa Jeruzālemes ielām kopā ar mani. Un šodien mums būs ļoti īpaša pastaiga. Mēs iesim pa Via Dolorosa, kas sākas šeit, Jēzus tiesāšanas vietā, un beidzas pie tukšā kapa. Es vēlos, lai jūs sajustu, ka ejat kopā ar mani pa Jeruzālemes ielām. Ja esat gatavi, sāksim. Šeit pie ieejas pa labi mēs varam redzēt pirmo numuru, kas iezīmē Via Dolorosa sākumu. Tas ir ceļš, ko Jēzus veica no tiesas brīža līdz kapam un augšām celšanās brīdim. Parastā dienā šeit staigā tūkstošiem svētceļnieku, un redzēt šo vietu tik tukšu ir patiešām ļoti neparasti. Bet mēs sāksim savu apmeklējumu šajā vietā, tepat mūsu priekšā. Šī ir Pēšanas baznīca, vieta, kur uzreiz pēc tiesas Jēzus tika šaustīts. Šeit viņu šaustīs, viņam uzliks ērkšķu kroni un purpura apmetni. Jo, kad Poncijs Pilāts, romiešu pārvaldnieks, viņu notiesā, viņš ne tikai vēlas nogalināt Jēzu, bet arī izdarīt to ārkārtīgi sāpīgā un pazemojošā veidā. Un tāpēc viņš iekļauj daudzus elementus, kas nebija tradicionāli citās krustā sišanas reizēs, ko viņš veica. Tas ietver apģērbu, ērkšķu kroni, šaustīšanu un arī pazemojumu, kad pašam jānes savs krusts pa Jeruzālemes ielām. Un visa šī teritorija, kas ir Via Dolorosa sākums, ir vieta, kur atradās Antonija cietoksnis. Milzīgs cietoksnis, ko uzcēla karalis Herods Lielais par godu Markam Antonijam no Romas. Un tieši tur iekšā notika Jēzus tiesāšana, notiesāšana un šaustīšana. Un pēdējā lieta, kas vēl notika cietoksnī, ir vieta, kur Jēzus saņēma krustu, ko mēs tūlīt redzēsim. No oriģinālā cietokšņa ir palicis pavisam maz. Viena no retajām lietām, ko mēs vēl varam redzēt, ir šī konkrētā grīdas daļa, kas pat tiešām ir 2000 gadu veca, kā arī dažas arheoloģisko izrakumu daļas, kas atrodas zem tās. Ir zona, kur var ieiet pa zemē, kas šobrīd ir slēgta, bet jā, mēs atradām vēl dažas cietokšņa daļas dažus metrus zemāk. Un tagad, jā, mēs ieiesim vietā, kur tika saņemts krusts. Tātad, šī baznīca tika uzcelta virs vietas Antonija cietokšņa iekšpusē, kur, kā uzskata, tika saņemts krusts. Un no šejienes viņš ies visu ceļu līdz Golgātai ar krustu. Un tāpēc šo ceļu sauc par Via Dolorosa, kas nozīmē ciešanu ceļš, Via Crucis, krusta ceļš, vai Via Sacra, svētais ceļš. Tas nozīmē, ka ir dažādi nosaukumi vienam un tam pašam ceļam. Un mēs tagad to visu iesim kopā. Ceļš ir aptuveni 1 kilometru garš, bet svarīgāka par attālumu ir patiesībā augstuma starpība. Lielākā daļa ceļa ir liels kāpums starp šo vietu un Kalvāriju. Tātad mūsu ideja ar šo pastaigu ir arī likt jums sajusties tā, it kā jūs staigātu pa Jeruzālemes ielām, dzirdētu nedaudz ielu trokšņus, redzētu, kā pilsēta izskatās arī mūsdienās. Un lai jūs varētu pabeigt šo ceļu, kas ir tik nozīmīgs tik daudziem cilvēkiem visā pasaulē. Tātad šī iela, pa kuru mēs jau ejam, ir Via Dolorosa. Bet ir svarīgi atcerēties, ka Jeruzālemes pilsēta tika iznīcināta un atkal uzcelta daudzas reizes. Tātad ne viss, ko mēs tagad redzam, vai pareizāk sakot, lielākā daļa no tā, ko mēs tagad redzam,
nav oriģināls no Jēzus laikiem, bet gan vēlākas rekonstrukcijas. Tāpēc tas, ko mēs patiešām darām, ir ejam šo ceļu. Vēl viena atšķirība ir tā, ka mūsdienās Jeruzalemes vecpilsēta ir sadalīta 4 rajonos – kristiešu, musulmaņu, armēņu un ebreju. Un tieši Via Dolorosa, kas ir kristiešu ceļš, atrodas musulmaņu rajonā. Kāpēc? Tāpēc, ka tajā laikā šāda sadalījuma nebija. Visa pilsēta bija ebreju pilsēta. Un arī tāpēc, ka starp rajoniem patiešām pastāv sajaukšanās. Mēs ejam pa musulmaņu rajonu, pa kristiešu ceļu, bet, piemēram, ja mēs paskatāmies šeit pa labi, mēs tiešām redzam baznīcu. Un tas mums parāda sajaukumu starp rajoniem. Tāpat kā ebreju rajonā ir mošejas, musulmaņu rajonā ir baznīcas un svarīgas kristiešu vietas un tā tālāk. Tas nozīmē, ka starp rajoniem ir sajaukums. Bet viena lieta, kas nav mainījusies, ir pilsētas krāsa. Kopš tiem laikiem un līdz pat mūsdienām Jeruzalemē būvē no akmens. Un vietējam akmenim ir šāda krāsa, kas dažreiz saulē izskatās nedaudz zeltaina. Šis akmens ir kaļķakmens, un tas piešķir pilsētai krāsu līdz pat mūsdienām. Nezinu, vai jūs pamanījāt, bet pa ceļam ir daudz aizvērtu durvju. Tas ir tieši pasaules situācijas dēļ, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Daļa no šīm vietām ir viesnīcas, baznīcas, veikali, svētceļnieku vietas. Un tāpēc, tā kā Izraēlas robežas līdz šim brīdim joprojām ir slēgtas, daļa no šīm vietām arī vēl nav atvērtas. Bet parastā dienā pa Via Dolorosa ir daudz lielāka rosība, nekā jūs redzat tagad. Lai jūs arī redzētu, kur mēs atrodamies, paskatieties šeit uz stūra ielas nosaukumu. Šī ir ielas nosaukuma plāksne, kas augšā ir uzrakstīts ivritā, vidū arābu valodā un apakšā angļu valodā, kas šajā gadījumā ir tāds pats kā portugāļu valodā. Via Dolorosa. Mēs tiešām atrodamies uz Via Dolorosa ceļa. Un tagad mēs esam nonākuši ļoti svarīgā ceļa punktā, bet tajā pašā laikā tas ir nedaudz strīdīgs. Šeit Via Dolorosa sadalās 2 ceļos. Lielākā daļa arheologu, vēsturnieku un teologu piekrīt, ka Jēzus tiesa notika Antonija cietoksnī, kur mēs sākām savu ceļojumu. Bet tā ved līdz Kalvārijai un tukšajam kapam, un tur vairs ne visi piekrīt. Jeruzalemē ir 2 vietas, kas varētu būt tās vietas, kur šis notikums patiešām notika. Šodien mēs dosimies šajā virzienā un iesim no šejienes līdz vietai, kas pazīstama kā dārza kaps. Bet ja mēs iesim šeit un pēc tam pagriezīsimies pa labi un turpināsim iet, mēs arī nonāksim pie svētā kapa, kas ir vēl viena tradīcija šeit Jeruzalemē. Mēs atstāsim jums abas iespējas, draugi. Jūs esat aicināti doties kopā ar mums līdz dārza kapam, bet arī tiem, kuri vēlas iepazīt otru ceļu un svēto kapu, mēs šeit augšā atstāsim saiti jums. Tiem, kuri vēlas, kanālā ir arī video, bet turpināsim mūsu ceļojumu. Katru reizi, kad es eju pa Via Dolorosa ar svētceļniekiem, cilvēki ir pārsteigti redzot, cik te ir rosīga tirzniecība. Šajā zonā, pa kuru mēs ejam, ir daudz tirzniecības, galvenokārt vietējā tirzniecība.
Arābu iedzīvotāji nav šeit iepirkties visu, ko, kā jūs varat redzēt, bet es gribu jums atgādināt, ka tieši tā tas bija arī Jēzus laikā. Pontijs Pilāts, romiešu pārvaldnieks, nesagatavoja īpašu ceļu, pa kuru Jēzum iet. Un jā, viņš piespieda Jēzu iet pa Jeruzālemes ielām, garām tirgiem, garām skolām, garām centriem, kas bija pilni ar cilvēkiem, lai pēc iespējas vairāk cilvēku redzētu viņa pazemojumu. Un tāpēc atnākt šeit un redzēt tik rosīgas ielas ar tik daudz cilvēkiem, kas iet garām, tas ir daudz līdzīgāks tam, kā bija pirms 2000 gadu, nekā bieži vien redzam Holivudas filmās. Un amerikāņu filmās, kurās ir šis lielais gājiens, nebija sarkanais paklājs, bet gan doma bija tāda, lai Jeruzālemes iedzīvotāji redzētu Jēzus ciešanas un pazemojumu. Un es nezinu, vai jūs to varat redzēt video, bet iela visu laiku iet kalnā. Mēs visu laiku kāpjam augšup. Patiesībā es jau šajā gājienā palieku bez elpas. Un tas mums parāda, cik patiesībā šis ceļš ir grūts. Bet es nevēlos neko noņemt, nepievienot, neapstāties, jo es vēlos, lai jūs pat tiešām redzētu šo ceļu tādu, kāds tas ir. Un šis grūtais ceļš būs tā vērts, jo beigās mēs redzēsim dārza kapu, tukšo kapa vietu. Un mēs arī satiksim Žoānu Batistu, kurš ir brazīlietis un viens no aprūpētājiem, viens no cilvēkiem, kas rūpējas un brīvprātīgi strādā dārza kapā. Un jau fonā mēs varam redzēt arku. Tā ir pilsētas mūris, un tas ir Damaskas vārti, vieni no 8 Jeruzālemes vecpilsētas vārtiem. Un vārtiem ir šāds nosaukums, jo no šejienes sākās ceļš, kas ved uz Damasku, un tāpēc ir arī citi vārti, piemēram, Jafas vārti, kas ved uz Jafu. Šos vārtus mēs saucam par Damaskas vārtiem portugāļu valodā, bet ivritā to nosaukums ir Šār Šhem, jeb Šehemas vārti, jo no šejienes arī sākas ceļš, kas ved uz bībelisko Šehemu, kur ir apglabāts Jāzeps no Ēģiptes un kur Jēzus sastopas ar samarieti. Un tagad mēs šķērsojam vārtus. Kā jūs redzat, tie izskatās kā koridors, tik lieli tie ir. Bet mums ir jāiziet ārpus mūriem, jo, kā mēs atceramies, Jēzus krustā sišana, kā arī citas tā laika krustā sišanas, notika ārpus pilsētas mūriem. Un tagad, ārpus mūriem, mēs atrodamies tā sauktajā Jeruzālemes jaunajā pilsētā. Lielākā daļa ēku šeit ir būvētas pēc 1860. gada, tāpēc arī nosaukums jaunā. 1860 Jeruzaleme ir pavisam nesen. Bet kā jūs redzat, pat ja to sauc par jauno pilsētu vai mūsdienu Jeruzalemi, tā joprojām ir celta no akmens. Tāpat kā ēkas, kuras mēs jau varam redzēt šeit fonā.
Un tagad ar šo kāpņu telpu, kur mēs tikko pārvarējām, mēs esam beiguši kāpumus. Tagad mēs iesim tikai pa līdzenumu. Un mēs jau esam Via Dolorosa finiša taisnē. Drīz jūs redzēsiet, kā mēs nonākam pie kapa dārza. Un es izmantošu šo finiša taisni, lai jums pajautātu, kas jūs pārsteidz šajā ceļā. Vai jūs domājāt, ka Via Dolorosa ir garāka vai īsāka? Ko jūs domājat par šo cilvēku kustību, par tirdzniecību? Komentējiet zemāk, ko jūs domājat par Via Dolorosa, kas jūs visvairāk pārsteidz? Mēs jau tagad varam redzēt sev priekšā augšā izkārtni, uz kuras rakstīts The Garden Tomb, dārza kaps. Un šeit mums tiešām ir jāsako Bībeles stāstījumam. Jēzu piesitīs krustā blakus dārzam, augļu dārzam, kas piederēja vīram vārdā Jāzeps no Arimatejas. Un šajā dārzā viņam bija jauna kapa vieta, izcirsta klintī. Un viņš atdos šo kapa vietu, lai Jēzu tur apbedītu. Tūlīt pēc mirkļa mēs to jau redzēsim. Šo kompleksu, kur vienā pusē atrodas Kalvārija, bet otrā pusē ir skaists un brīnišķīgs dārzs. Un šajā dārzā ir tukšs kaps, izcirsts klintī. Un šeit jūs varat redzēt, kā ainava jau ir mainījusies. Pēkšņi mēs nonākam tik zaļā un skaistā vietā. Šis ir Jāzepa no Arimatejas dārzs. Kad Bībele atsaucas uz dārzu, parasti tas nav tāds dārzs, kādu mēs iedomājamies, ar puķēm un dekoratīvs. Tas bija augļu dārzs, lauksaimniecības zona, un līdz pat mūsdienām cilvēki, kas uztur šo dārzu, saglabā šo vietu ar lielu daļu koku. Augļkoki. Tātad liela daļa augu, ko jūs šeit redzat, ir augļkoki. Kā jūs varat redzēt, pāreja mūsu priekšā ir slēgta. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi veic būvdarbus, lai uzlabotu piekļuvi svētceļniekiem, kas šeit ierodas. Un tieši aiz šiem būvdarbiem tas akmens, ko jūs redzat fonā, tas ir Kalvārija. Mēs šobrīd nevaram pie tā nokļūt. Bet es jums atstāšu šeit fotogrāfiju, lai jūs varētu redzēt, kā tas izskatās. Un arī augšā saiti uz video, ko mēs uzfilmējām šeit dārzā. Pirms šī būvdarba sākuma, kur jūs varēsiet tuvāk apskatīt Kalvāriju un redzēt, kā tā patiesībā izskatās. Bet šobrīd turpināsim pastaigu pa dārzu, ja precīzāk sakot, Jāzepa no Arimatejas augļu dārzu, dodoties uz tukšo kapu.
Un starp arheoloģiskajiem atradumiem, kas šeit tika atrasti, ir arī cisterna, ūdens rezervuārs, kas liecina, ka šī bija lauksaimniecības zona. Viņi izmantoja ūdeni no šī rezervuāra laistīšanai. Un tika atrasta arī vīna spiede, vieta, kur vīnogas tika spiestas, lai iegūtu vīnogu sulu vai vīnu. Un šī vīna spiede vēlreiz apliecina, ka šī bija lauksaimniecības ražošanas zona. Un šeit mēs jau varam redzēt ieeju kapenēs, kas izcirstas klintī. Un tagad mūs satiks Žuans Batista, kurš ir brazīlietis un brīvprātīgi strādā šeit dārzā. Un viņš pastāstīs mums nedaudz vairāk par šo vietu. Šalom no Kapadārsa. Nu, draugi, daudzi no jums jau mani pazīst šeit Kapadārsā, bet citiem vēl nav bijusi iespēja šeit ierasties. Šī vieta ir ļoti īpaša. Mums, kristiešiem, mēs runājam par krustā sišanu un augšām celšanos šajā vietā, kas ir mūsu ticības pamats, mūsu ticības stūrakmens. Un mēs iepazīstinām ar krustā sišanas vietu, Golgātu, galvaskausa vietu, dārzu, augļu dārza vietu, lauksaimniecības vietu un šo kapu šeit, kur ļoti labi var redzēt to, ko Bībele saka par Jāzepa no Arimatejas kapu. Kā jūs redzat, tas ir liels kaps izcirsts klintī. Akmens aizvēra kapa ieeju šeit. Šeit priekšā ir šī rievota ieplaka, kas kalpoja, lai ripinātu akmeni, vai ne? Un cilvēki ieiet iekšā un paskatās pa labi un redz vietu, kur tika nolikts cilvēka ķermenis. Kā Bībele skaidri saka, tajā rītā sievietes nāk apciemot un sagatavot Jēzus ķermeni. Kad viņas ieiet kapā un paskatās pa labi, viņas redz tikai audeklus, palagus, kas bija ietīti ap Jēzus ķermeni. Tāpēc es vēlos aicināt jūs doties uz Svēto zemi un apmeklēt šo vietu šeit. Mums šeit ir ļoti skumji redzēt šo vietu tukšu, bez turistiem, šajā pusotra gada laikā. Tāpēc aicinu jūs, nāciet iepazīt Svēto zemi, uzzināt vairāk par Bībeli, staigāt pa vietām, kur staigā Jēzus un piedalīties mielastā sapulcē šeit dārza kapā. Tātad šalom no Jeruzalemes, laipni lūdzam dārza kapā un nāciet apmeklēt kapu, kas mums šeit dārzā ir. Un kopā mēs iesim kapā. Taču iekšā es nerunāšu, lai jūs varētu izbaudīt šo vietu. Ceru, ka jums patika sajūta staigāt pa Jeruzalemes ielām un iepazīt vietas, kas burtiski izmainīja cilvēces vēsturi. Neaizmirstiet abonēt šo kanālu un arī mūsu otro kanālu Mini Israel.com Aline. Buča visiem un līdz nākamajai reizei!